Skorpionus vairāk kā citkārt priecēs šī laika enerģijas pieplūdums, lai arī ne katrs spēs to novērtēt, saist un izmantot. Šeit jāsaprot, kā enerģija tiek iedota un arī tikpat ātri atņemta attiecīgā līdz ar to pielietojuma novērtējumā. Esiet uzmanīgi, kā jūs izmantojat jums iedoto enerģiju. Tā ir kā investīcija jūsos, jūsu nākotnē, jūsu labklājībā un izaugsmē, kas jums tiek iedota, ko var salīdzināt ar pamatīgu naudas summu, kur tad jūs izlemjat vienkārši iztērēt kādās gaistošās vērtībās vai ieguldīt, kur ir iespējams veidot tālāk paliekošus ieņēmumus, aktīvus un līdz ar to vairot to, kas jums ir iedots. Tādēļ svarīgi apzināties, ka ir iespējams jāpārskata kādi sev paradumi enerģijas izmantošanā un to jāaizstāj ar jaunu. Kā piemēram, tā vietā, lai to pavadītu garās sarunās, kādos seriālos, sociālos tīklos, aldumos, strīdos, rūkstīšanās un čīkstēšanās procesos izlemt šo laiku un enerģiju ieguldīt sevī. Pat, ja jūs darīsiet ko tādu, kam tuvāku redzamu jēgu, pamatojumu, pielietojumu, jūs nevarat saskatīt jebkura pašizglītība, pašattīstība, smadzeņu treniņš, fiziskā ķermeņa treniņš, ieguldījums sevī ir mūža ieguldījums, ilgspējīgs ieguldījums, ko nav iespējams atņemt. Zināmā mērā šis attiecās arī uz pārējām zīmēm, jo īpaši skorpioniem, ņemot vērā viņu rakstura īpatnības, tas ir lieku reizi jāatgādina. Tas attiecās uz finansēm, tad šeit ir vieta ļaut sev patērēties un patērēties, ņemot vērā to pašu formulu, kā tas ir jēgpilns, ilgtspējīgs tēriņš, ieguldījums, pielietojamība, ilgtspējība. Pat ja vēl nezināt, kam, tad skaidri apzināties, ka tā to ir iespējams nākotnē izmantot. Tas nenozīmē, ka pilnībā ir tikai šī te viena joma tēriņu finansēs. Ir jāskatās, kur rast papildus ieņēmumus. Un kāpēc tieši jāskatās un kāpēc tieši tagad, jo šo te iespējamību, enerģijas atbalsts un izdošanās koeficients ir reiz 3 šajā mēnesī, kas tāpat ir arī lielāko vairums zīmju, taču to jau lielais vairums ir sācis ievērot un izmantot. Atkal šai zīmē dzimušiem
Tas var paslīdēt garām, var tikt atlikts, un enerģija var tikt iztērēta citu vietu. Kas attiecās uz attiecībām, tad ekvivalents enerģijai ir līdzīgs, un ko sēs to pļaus strādā arī šeit. Kā jūs sevi ieguldīsiet attiecībās, tā viņas jums dos atpakaļ un spoguļos pretī. Un šai mēnesī tas ļoti izteikti izspēlēsies. Pat ja ne uzreiz, tad ar novēlošanos. Spontāni ceļojumi var būt pat vēlami un ieteicami, ja ir tāda iespēja, ir vērts paskatīties pat pāris dienas pēdējā brīža piedāvājums un to izmantot. Tas iedos skaidru prātu, tas iedos iespēju ieraudzīšanu, tas iedos ieguldījumu sevī, tas iedos ilgtspējību un jaunas idejas un to realizāciju. Tas attiecās uz bērniem. Bērni iedos mīlestību un pateicību, kuru tad arī ir vērts pārvērst radošā un jaudīgā enerģijā. Bērni spēs būt īpaši pacietīgi un atbalstoši. Ir vērts to izmantot, nešaustot sevi, kā nepieciešams īpaši ieguldīties, veltīt laiku, atdoties viņu klātbūtnei. Pieņemt šo te iespēju vairāk laika veltīt tev.